Šodienas tēma – vai mani var sodīt, ja sniedz pirmā palīdzību un cilvēks nomirst? Tas ir mīts. Latvijā es drīzāk teiktu, jā, tas ir ļoti biežs jautājums, ko uzdod palīdzības sniedzēji dažādās lekcijās, fórumos, un vai mani var sodīt par to, ja es sniedzu kādam palīdzību, un šī palīdzība nav izrādījusies veiksmīgi. Latvijā es neesmu dzirdējis, lasījis, redzējis, sastapis gadījumus, ka kāds no Latvijas pilsoņiem būtu tiktu sodīts par to, ja viņš ir sniedzis pirmā palīdzību un cilvēks ir gājis bojā. Kāpēc tas tā ir? Pirmkārtām Latvijā darbojās labticīgas rīcības pamatprincips, ir princips, ka, ja tu dari kādam labu, tad tevi par to nevajadzētu sodīt. Kas tad ir pirmā palīdzība? Pirmā palīdzība ir definēta ārstniecības likumā, un pirmā palīdzība ir palīdzības veids, ko cietušajiem vai saslimušajiem dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu iespēju un zināšanu robežās sniedz jebkura persona ar vai bez izglītības medicīnā. Respektīvi, pat ārsts, esot ārpus savu darba, ir tās pats pirmās palīdzības sniedzējs. Pirmā palīdzība nešķērso cilvēku dabisko barjeru. Pirmā palīdzība neieiet cilvēku dabiskajās atverēs. Un, respektīvi, ja pirmā palīdzība ir sniegta normas robežās, nav mēģināts kaut kur iedurt, nav mēģināts kaut ko pārgriezt, nav mēģināts kaut ko izraut, tad par to nevienu sodīt nevajadzētu. Tā kā sniegsim pirmā palīdzību, nebaidīsimies sniegt pirmā palīdzību, sniegsim pirmā palīdzību saprātīgi, un tad par to arī neviens netiks sodīts. Paldies, ka noskatījies!